Jau kuro gadu braukāju pa savu Grants ceļu no Ērgļu šosejas līdz mūsu Bajāru ciemam. Grants ceļš 80 km/h atļautais braukšanas ātrums, greiderēm super, godīgi sakot, pārsvarā varētu pat planēt daudz ātrāk. Bet Grants ceļš 80 km/h. Burtiski 2 dienas atpakaļ uzrodās zīme 70. Turklāt viņa vēl, tur, kur mežu ceļi, Latvijas valsts mežu ceļi atdalās, tur vēl viņa tā kā dublējās uz laiku pēc krustojuma 70. Man veselīgs jautājums rodās, vienkārši intereses pēc. Kurš inženieris ir aprēķinājis, ka 80 ir, tā kā par ātru, un 70 km/h ir droši. Un tā vajadzība šo aprēķināt ir bijusi tik milzīga, lai tērētu naudu un uzstādītu tās zīmes 70. Man nav iebildumu braukt uz 70 pa Grantiem. Vienkārši intereses pēc. Kā tas notiek? Kā nonāk komisija pie galda un inženieri apsēžās, mums vajadzētu izlemt un izanalizēt šo ātrumu, jo 80 atļautais ir par ātru, un šeit drošais braukšanas ātrums ir 70. Ierakst komentārā, ja tu zini, kā tas notiek. Pilnīgi reāli. Var rakstīt jokus un var man kā muļķim paskaidrot, kā inženieri nonāk pie šī sapulces, kad no 80 km/h ir jāsamazina ātrums uz 70. Un uz kādiem aprēķiniem tas viss balstās.